Šīs 2 dienas, kopā 3 dienas ar smiltenes pienu realizējam apmācības mākslīgā intelekta jomā, sākot no gan pamatlietām vispār, kas tas ir, kā tas darbojas, tāds īsais ievadiņš tiešām novienādot izpratni, lai tiešām mēs visi saprotam, ko mēs īstenībā izmantojam. Izgājām cauri galvenajiem rīkiem, kas ir tie, kas mums visiem ir pieejami, liela daļa jau to ikdienā izmanto, bet neiedziļinoties, bieži vien tas pielietojums ir tāds ļoti primitīvs un aprobežojamies ar tā pirmajām funkcijām, kas mums tur parādās. Iemācījāmies tāpat arī veidot šos promptus, jeb latviski uzvednes, kā tad pareizi sarunāties, lai tas intelekts tev tiešām saprot, dara to, ko tev vajag, to, ko tev gribās, nevis to, kas viņam pašam ienāk prātā, un lai tur nav pusstundu ar viņu jāstrīdās, lai pie kaut kā jēdzīgi nonāktu. Un tad otrajā reizē atkal satikāmies, un tad jau gājām daudz padziļinātāk, kur centāmies katrs izveidot sev nepieciešamo aģentu, kurš tad dara tieši tā, kā man vajag, un ir tad spējīgs jau kaut kādu konkrētu ikdienas uzdevumu daļēji vai pilnībā jau pārņemt un izdarīt to mūsu vietā. Mēs, akcijas sabiedrības Smiltenes piens, esam viens no senākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, kas tomēr ir ļoti tendēts uz attīstību, inovācijām un skatu nākotnē. Par cik tas ir digitāls rīks un loģisks, mēs saprotam, ka tie attīstība un atjauninājumi noteikti no dienas līdz dienai, un noteikti nevienā brīdī nezina visu, un arī, ja mēs viņu ikdienā izmantojam, tad noteikti šīs atjauninājumi ir vajadzīgi arī mums. Tas, kas man ļoti patika, ir tas, ka mēs uzņēmumā katrs jau izmantojām kaut kādu mākslīgā intelekta rīku, bet esot šeit visiem kopā ar pasniedzēju, redzam, ka arī daudziem kolēģiem var būt līdzīgi jautājumi, kā bija man, un mēs savā starpā neesam par šo tik daudz runājuši, kā ar pasniedzēju šeit kopā, un tad tā viegli visi viens otram var palīdzēt rast risinājumus un labākos veidus, kā strādāt. Mainījies noteikti ir tas, ka es apguvu un uzzināju vairākas iespējas šiem rīkiem, noteikti, un tas arī es teikšu, kas ir galvenais ieguvums. Visvairāk es novērtēju to, ka arī mēs uzņēmumā esam varbūt dažādas nozares un līmeņu speciālisti, un šīs mācības bija viegli uztveramas visiem un ļoti kvalitatīvi, ka tas modelis bija uzbūvēts, saprotams un noderīgs. Noteikti nedomājiet, bet dariet, jo tas būs tā vērts.